Labdien! Mani sauc Jānis Viegliņš, un šī ir mana atsauksme par manu sadarbību ar Signi Dauškani Plātaci. Esmu pārdošanas skolas vadītājs, kā arī dibinātājs. Man ir savs labdarības fonds, Žirafe. Naudas plūsma nevairojās proporcionāli manam ieguldītajam darbam. Pateicoties Signei, man ir mazākas diskusijas tagad iekšēji pašam ar sevi. Un es ar lielāku spāru un prieku vēl vairāk daru to, ko es pirms tam jau darīju. Tomēr iekšēji es par sevi šaubījos. Pēc Signes sesijas es sapratu, ne Jāni, tas ceļš, ko tu dari, tiešām ir pareizs. Arī man bija nepieciešams tāds iedrošinājums, 3,5 stundas, fantastiska pārliecības atgūšana, pilnīgs virziens uz savu rezultātu, uz skaidru mērķi, skaidru apziņu, ko es vēlos un ko es beidzot nevēlos. Un 3,5 stundas sastopu pilnīgi savādāks cilvēks, mums pilnīgi citādi veidojās sadarbība, un pilnīgi citādi ir gan finansiālā atdeva, gan arī emocionālais prieks. Beidzot man pašam, es vienā mirklī jau domāju, ka patiesībā tu strādā ar daļu cilvēku, kuriem kaut ko dzīvē vajag, kuriem nekā nevajag, un tie cilvēki, kuriem dzīvē neko nevajag, viņi vienkārši tevi tukšo ārā. Un es sevi piespiedu strādāt, man likās, nē, viņi ir klienti, viņiem arī ir jāpalīdz, un pats es degu ārā 3,5 stundas kopā ar Signi. Un fantastiskas pārmaiņas manā domāšanā. Es no sirds iesaku visiem. Signe ir fenomenāls speciālists. Es pat dzirdējis, par ko tādu nebiju, lai gan man apkārt ir ļoti daudz dažādu cilvēku ar dažādiem stāstiem par to, kā viņi transformējās savā attīstības ceļā. Ar viņu ir ļoti viegla saruna, ļoti viegli atklāties, atrast sevi, un viņa zina perfektus paņēmienus, perfektas tehnikas, lai arī neticīgo un tādi kā mani arī skeptiķi paņemtu un parādītu, kā ir paņēmieni, kā labāk ir veiksmīgāk atnākt līdz sevim, savam es. Es viennozīmīgi jums saku, labākais speciālists, kuru es jebkad mūžā esmu saticis un vispār iedomājies, ka kaut kas tāds ir iespējams. Tā ticība, ko man Signe deva, viņa bija tik milzīga, ka es sagribēju ar viņu padalīties un panest projektu, kurš iespējams ir ļoti smags, bet man ir ticība sev, kad es to varēšu. Un pateicoties Signei, tagad es stājos doktorantūrā. Pateicoties Signei, es pieņēmu lēmumu kļūt par Valles pamatskolas direktoru, lai gan biju domājis, ka skolā nekad neatgriezīšos. Esmu kļuvis pašpietiekamāks, un man ir daudz labākas attiecības arī tagad ģimenē. Paldies, es atkal noticēju sev.